Aktieru kartotēku izmantoja pamatā režisora asistenti, kas strādāja ar aktieriem. Pārsvarā vietējie režisori galveno lomu tēlotājs jau paši zināja. Vairāk tas bija iebraucējiem, teiksim, no Krievijas, no Igaunijas, Lietuvas. Bet tā nebija, ka režisori par to kartotēku kaut ko meklētu. Bija režisora asistents, tāpat kā tagad ir, teiksim, kastinga režisors, jeb aktieru atlases režisors, kurš sameklē variantus un nes un piedāvā režisoram. Tā tas notika. Aktieru daļā tā kartotēka glabājās, tur strādāja vairāki darbinieki, kuri kārtoja to kartotēku. Materiāli tika iegūti no filmēšanas grupām, jo pie katras filmēšanas grupas bija fotogrāfs, kurš paralēli taisīja arī fotoprovas, un tad, kad beidzās filmas uzņemšana, tad viss tika atnests uz aktieru daļu, un darbinieces to visu sakārtoja. Nebija tā, ka aktieri paši nāk, nes savas fotogrāfijas, tā noteikti nebija. Nebija tā, kā tagad notiek kastinga aģentūrās, kad uz vietas taisam viņiem, aktieriem, fotogrāfijas. Ja? Tā kā šeit bija aktieri, studenti, kaskadieri noteikti bija ļoti spēcīgi. Tā saucamā anketa šobrīd ir apmēram tāda pati, tikai digitāli. Ja? Ir personīgie visi dati par prasmēm, par svešvalodām un filmēšanas pieredzi. Te tas viss ir ar roku uzrakstīts. Jo tagad jau arī kastinga režisors izlasa scenāriju, sameklē kaut kādus vēlamos variantus, un tad tiekas ar producentu režisoru un piedāvā. Tā kā pa datu bāzēm jau neviens tur īsti režisors nemeklē. Protams, ka vietējā mēroga zvaigznes, piemēram, Edvards Pāvuls vai tur Velta Straume, ja, vietējie režisori jau tā kā bija iedomājušies, kurš aktieris būs galvenā lomā, bet, ja filmā ir, piemēram, jauna meitene vai jauns puisis, varbūt meklējām no Tautas kino aktieru studijas, režisors jau nezināja visus viņus. Tā. Bet galvenokārt, vairāk tieši, kad atbrauc no Krievijas, no kaimiņu republikām, filmēšanas grupas. Viņi nezināja mūsu aktierus, varbūt zināja Vijārta mani. Paši jau te nenāca, nepieteicās. Tad noteikti, varbūt kādreiz bija tā, ka no mazas skatu dalībniekiem režisors pamanīja kādu spējīgāku un iedeva epizodu nospēlēt. Pēc tam, protams, tad nokļūtas materiāls šeit. Bet tā nekad nebija, ka uz aktieru daļu nāk kāds un piesakās pats. Tā tas nenotiek. Un kā tika meklēt šie aktieri? Es saku, bija cilvēki, kas ar to nodarbojās. Viņi pat strādāja kaut kādā ne filmēšanas grupā, bet viņi, visi režisora asistenti zināja šos cilvēkus, kam ir, teiksim, katram tur 100 cilvēku kontakti, kuri vēlas filmēties. Un bija vajadzīgi kaut kādi lielie masas skati, tad zināja, kur viņus meklēt. Ja vajadzēja bērnus, tad, protams, režisora asistenti gāja uz bērnu dārziem, uz skolām, notika provas un tā tālāk. Kad es pati 95. gadā kopā ar Vladu Goldbergu dibinājām pirmo aktieru aģentūru, Baltijas talantu aģentūru, kad jau kinostudijā viss bija jau nolikvidēts. Patiesībā pateicoties Alvim Hermanim, kurš atbrauc no Amerikas un stāstīja, ka ir šādas aģentūras un vairākas, tad tā ideja radās, ka vajag kaut ko vietā. Un tad bija tā, ka tie vecākās paaudzes aktieri teica, nē, kāpēc man tur jāiet, man viss tāpat zina. Bet jaunie aktieri bija ļoti atsaucīgi, viņi nāca pie mums, mēs viņus fotografējām, veidojām visu no jauna. Bet arī nebija vēl digitalizēti, teiksim, viss bija tāpatās, Mums bija mapes ar aktieru bildēm un mapes ar anketām. Apmēram viss tāpat notika. Jā, jaunie nāca. Un mazas skatu dalībniekus mēs aicinājām, acīm redzot arī caur sludinājumiem. Viss mums ir portfolio ar bildēm, un tad mums ir visi tie anketas jautājumi par šo cilvēku, kur mēs vienkārši pievienojam klāt, ja viņš ir tagad filmējies pirms nedēļas, teiksim, bija Igauņi filmēja filmu Kalev.
tad mēs jau uzreiz datubāzē atzīmējam, ka šajā filmā viņš ir bijis vai nu mazs skatu dalībnieks vai epizode. Un tā cenšamies uzturēt to informāciju. Un kādām ir jābūt tām bildēm, kas ir tajā portfolio, un arī kas ir šiem aktieriem, piemēram, vai tas ir kaut kāda portreti, es pieļauju arī kaut kādā kustībā? Jā, mūsu datubāzē pamatā mēs veidojam to portfolio, mums ir cilvēks, kas fotografē uz vietas. Un fotografē daudz bildes, dažādas mīmikas, portreti pilnā augumā, un tad ievietojam portfolio, teiksim, bildes 20. Bet tāda darba materiāla no kino ir tad, ja cilvēks pats atsūta vai pievieno. Mums pamatā ir tās tādas, tā kā man kādreiz teica, kad cilvēks, aktieris bez make-upa, dabisks, kā viņš ir, lai režisors redzētu. Te ir Normons Bērs ar numuriņu, tātad viņš bija piedalījies fotoprovēs uz konkrētu kādu darbu. Un noteikti, kad bija vajadzīgi jaunie tādi, pavisam jaunie ar aktieru meistarības pamatiem cilvēki, viņus ņēma vispirms kinoaktieru studiju. Tad arī no tām fotoprovēm. Bet tas nebija speciāli datubāzē taisīts. Režisoram bija 2 asistenti. Viens asistents par rekvizītiem atbildīgs, otrs par aktieriem mazskatiem. Un aktieru daļa bija vienkārši tā, kur varēja aiziet pēc informācijas. Un režisora asistents, protams, visu filmēšanas laiku bija kopā ar filmēšanas grupu. Komunicēja ar visiem izpildītājiem, organizēja viņu darbu. Tā kā tas notiek šoreiz, tā mēs strādājam arī tagad. Teiksim, atbrauc pirmās grupas no ārzemēm un teica, ka casting režisors tikai, viņa darbs beidzas, kad ir atlasīti aktieri. Un pēc tam jau, kad sākas filmēšana, tur ir pilnīgi citas pozīcijas, ja, kas tur komunicē ar tiem cilvēkiem, bet mums tas tā nav. Mēs tāpat komunicējam līdz filmēšanas beigām un arī skaņošanas laikā. Tātad režisors izvēlas epizodi no scenārija, kur iepriekš tiek iedot aktierim. Un tad tiek izspēlēta šī epizode. Dažreiz jau ar grimu kostīmu, kā tas patika Jānim Streičam, kad jau tur jau lai redz vizuāli. Dažreiz vienkārši aktieris sēž lapiņa priekšā un norunā savu epizodi. Tas ir pēc tādas režisora vēlēšanās. Vai arī provas notiek vairāk kārt ar vienu partneri, ar citu partneri. Piemēram, tā bija filma Mazie laupītāji, kur es arī strādāju, tad Armands Virbulis komplektēja to ģimenīti. Un tur bija vairāki tie vecāki, Imants Strats un Aina Zērba nospēlēja šīs lomas, bet bija varianti citi. Tāpat arī tie bērni, brālīts un māsa, un tad tās provas notika dažādos sastāvos. Tad, kad es sāku strādāt, man šķiet, tas bija tajā tornī, pašā augšējā stāvā. Pēc tam, beigās viņi atradās pirmajā stāvā pretī paviljoniem. Tur aiz kafēnītes, tai gaitenī, ja ir būts kinostudijā. Tad man nācās pāris gadus strādāt tajā aktieru daļā, jo tad jau tie ārzemju projekti bija franči, bija dāņi. Vajadzēja nemitīgi katru dienu režisoram atkal kaut kādām epizodēm kaut ko parādīt. Tas bija turpat tuvu paviljonam, un tad tāds bija tas darbiņš. Jā. Es domāju, ka viss ir apmēram notiek tāpat, tikai lūk šie te komunikācijas līdzekļi. Jā. Tagad mums ir WhatsApp, mēs uzrakstam atsūt tādu bildi, kāds tas tieši šodien. Tas viss notiek daudzā. Un es zinu, ka kolēģi, režisora asistenti, kuriem, piemēram, mājās nebija telefona tajā laikā, viņi gāja pāri ielai kaut kur uz telefona automātu, lai piezvanītu aktierim. Aktieri tiešām varēja sazvanīt agri no rīta vai pusnaktī pēc izrādes. Es varu nolikt vienkārši tā, kaut kā tā. Tie darba materiāli. Ir aktierim rakstīts: gaidiet
Džonu Graftonu, 79. gads, uz šīs fotogrāfijas. Te nav filmas nosaukums, 69. gads, nezinu. Laikmetu griežos. Te ir arī tikai gads. Kas te ir? Laikmetu griežos.